visi mūsu paši rokās visi ir. Kas tas mums ir? Jā, bet kā mēs redzējām, tad šie visi ministri, viņi ir no 1% kārtīgi kliķis, kas negribas, lai... Kāpēc ir ministri? Ministri tur ir nozars, visas nozars tautsēmniecības. Labi, par ko es mēģinu jūs alternatīvi ir iedomāties, ja? Kad iespējams, ka šī metode nestrādās atkal, ja? Jo šitā metode ir mēģināta. Kur ir mēģināta? Viņa nekas nav mēģināts, tam līdzīgs nekas nav. Pagaidiet, jūs noklāsies man līdz kalam. Tāpēc, ka tas, ko mēs šeit mēģinām, mēs mēģinām taisīt plānu B, jo mēs esam mēģinājuši arī sadarboties ar patreizējo šo struktūru, ja? Bet nu nav iespējams neko labi tur gal galā izdarīt. Šī struktūra man visu laiku ir tikai atrakstīsies. Tieši tā. Nu, bet tāpēc ir jālauž pilnībā visa šī skēma. Tieši pilnībā. Bet kāds ir tas instruments, kā mēs to veidojam? Vai mēs varētu vienoties, ka mēs tagad mēģinām? Mēs strādāsim kopā, šīs programmas, visas veidosim kopā, tāpēc, ka mums ir viens mērķis Latvijas labklājība. Nu, un viss. Jā, bet kāda ir tā metode? Man interesē šī gadījumā, solīti pa solīti. Vai jūs interesē šī mūsu veids ir savādāks drusciņi nekā jūsējais, jo mēs neusticamies šīm starptautiskajām struktūrām. Es zinu, jūs runājat par apvienotām nācijām. Es tur biju, es redzēju, kā viņi iet karā ar Lībiju, es redzēju, kā viņi met urāna bumbas Faludžā, un es redzēju, ko viņi dara. Tas viss ir, ar viņiem strādāt ar augstākiem fašistu ešaloniem. Kāpēc mums ir programma, un mēs šo programmu risinām pa punktiem. Bet es tikai nekādu nevaru saprast, mēs mēģinām jums nodot šo dimantu, ko mēs te ceļam. Dimantu, es neredzu to jūsu schēmu, kur jums ir kāds būs tas izpildu mehānisms. Nu redziet, mums ir tas jau nav izpildu, tas nav izpildu. Jā, bet mums vajag tajās visās organizācijās, mums vajag katrā pa duceni cilvēku, ja, kuri ir tad... Bet visur ir speciālisti, Nu jā, kas speciālisti. Un tāpēc ir jāzina, kāda mums ir Latvijā speciālisti šajās nozarēs. Tur ir atkal jābūt tā. Labākie speciālisti, nevis tie, kas ir viņš ir beidzis universitāti, ja, ar trīniekiem, ja, un pavisam ne par to tēmu viņš ir aizstāvējies. Bet tas nav tas izšķirošais. Ne, ļoti svarīgi. Izšķirošais ir lojalitāte. Ne, tieši. Latvijas tautai. Zinoši. Izšķirošais ir lojalitāte Latvijas tautai. Lojalitāte, bet zinoši. Un redziet, lojalitāte, ka viņš nav zinoši, ka viņš tikai balso par... Ziniet, kā tagad runās? Protams, ka zinoši, kāpēc? Agrāk, kāpēc vajadzīga augstākā izglītība mūsu valstī? Lai varētu nozakt veselu sastāvu, Visbiežākais tas tā taču tagad ir. Bet tāpēc, ka neviens te par ko neatbild. Jā, bet es tikai redziet, ko mēs te būvējam. Mēs šeit būvējam kaut ko, kas nāk no senlatviešiem, ja? Mēs mēģinām, mums ir pilnīgi neuzticība šai, paskaties, kāda sekta ir uztaisīt šī valsts modelī. Mēs zinām visu to, mēs 20 gadus ir pagājis. Es esmu Latvijas patriots līdz nādu galiņiem, bet tur ir sarežģīti, jo jūs esat arī Austrijas patriots. Ja? Nē, es neesmu Austrijas, es esmu vienkārši Austrijas. Es neesmu Austrijas patriots. Es viņam kā partnerim uzticos. Jā, bet es jums pabeigšu savu domu, lai mēs... Viņš garantē mums, saprotat, viņš garantē mums pret inflāciju. Tas nav maz. Tas nav maz, bet tas nav viss. Kas garantē? Bet tāpēc mums ir 14 stari mīļais. Nepēc, kur te stari? Mums vajadzēs garantīs 14 staros. Bet neviens stars negarantē pret inflāciju. Garantēs? Kurš stars? Kurš? Viņam nav bankas, tā tikai iedomi. Vēl viņas nav tās bankas. Bet mēs neprakstīsim nekādus kontraktus ar pusgataviem lēmumiem. Bet nav jau tās bankas, kas var parakstīt. Tā tikai doma ir, ka būtu. Bet
Bet kā viņu veidot, kā to kapitālu iegūt? Viss sākas ar domu, jā. Un mēs to tīro vidas asins nodot nevaram, lai to banku radītu. Bet pagaidiet, es jau gribēju vienu jautājumu paprasīt. Jo redziet, kas ir ar to grāvī, jā? Es jau jums toreiz teicu kontroli jautājumus. Grāvēji ir tiešām pastakāna apdrošināšanas sistēmas izmantošana, jā? Viņai ir struktūra. Bet lielā mērā... Un Austrijas likumdošana, cilvēka aizsardzībai. Cilvēka tieši jebkura cilvēka aizsardzībai. Bet cilvēki, kas paraksta, Latvijas iedzīvotāji, kas paraksta līgumus ar grāvi, viņi atdod savus ienākumus uz Austriju. Jā. Un viņi atdod izplūdus no valsts. Nē, bet viņi garantē. Viņi garantē. Ka nauda nepazudīs, jā. Tieši tā, uz to tas uzrāvjās. Bet viņi jau garantē. Bet tie, kas būtu bijuši mūsu valstī, apretē, jā. Bet mums nav. Viņi aizsardzīja savus. Kā Baltijā pazuda. Es zinu. Bet viņi tad garantē. Runājam par citu aspektu, jā. Tāpēc mums vajag šo likumdošanu uz šeit. Šeit mēs neesam Austrija, neesam Šveice un neesam Anglija, kas ir bagātas valstis, kam nav bijis revolūcijas, kam nav... Jūs esat redzējuši, cik Anglija parādā? Viņas nav bagātas vairāk. Nu, bet Šveice un Austrija... Šveice un Austrija... Cik ir Amerikas valsts parāds? Es zinu, jā, miljoni, triljoni. Bet tās ir bagātas valsts. Ja paskatās kopējo bildi, jā. Nu, mēs zinām visu, mēs zinām visu to, kas ir Amerika drukā, visu laiku drukā un visu, bet Austrija nedrukā un Šveica nedrukā. Tāpēc, ka viņi ir, Austrija un Šveica ir pasaules finansiālās ekonomikas melnais caurums. Nav melnais caurums. Caur visiem kariem tur ir aizgājuši visi līdzekļi. Nu, Spānijā ir lielāks caurums, tāpat tās ir šis. Bet tā ir sakne problēma. Vatikāns ir daudz liels saknes, kas ir... Tur ir visbagātākais vispār pasaulē Vatikāns. Vatikāns ir... Jā, на чистой воду не видим. Nu, nepalīdzies, viņš neiedos kredītu. Nu, nā, baznīca ceļas 200 baznīca aizbrauc, paņem uz ceļu. Es esmu pirmais Viņi noslauc Latviju un visu. Nē, viņi uzcēl baznīcu. Mums ir baznīca, jā. Ceļu. Nu, lai ir ceļu. Bet tas tā jau ir investīcija Latvijā. Manos baznīca nav jāiet, es ar Dievu patieši esmu. Nē, bet viņi jau investē naudu Latvijā, reāls summas. Nu, lai viņi investē baznīcā. Bet te jau nav Viņi jau sev investē. Kur baznīca zemi apstrādā? Kuru zemi baznīca apstrādā? Viņi tikai baznīca ceļ, lai tur atkal savā. Nu, kur industrija viņi attīstības? Jā, bet ja Vatikāns nebūs pats spēcīgākais spēks pasaulē, tad cilvēks aizies bojā. Tas ir tāds